ka ieraksts, un tad lūdzu, Ilvija, došu vārdu tev, pirmai runātājai par to, kāds tad mums ir energo kopienām šodien Latvijā iespējas. Tā, beigšu arī šērot savu skrīnu. Jā, labrīt. Jūs redzat manu Jā, ekrānu? lielāku. Ir lielāks? Ir. Ir lielāks, ok. Jā, sveiciens visiem. Es arī daudzus vārdus atpazīstu, daudzas sejas atpazīstu. Man prieks jūs visus redzēt. Mans mērķis šodien noteikti nav stāstīt par to, kas ir energokopienas, jo es pieņemu, ka jūs visi ziniet, kas ir energokopienas. Un pēc brauciena apkārt visām Kurzemes pašvaldībām, kas bija ļoti, ļoti, ļoti jauks pasākums, man ļoti patika jūs visus apciemot. Es saprotu, ka ir izpratne, ir zināšanas apmēram, kas ir energokopienas, bija pašvaldības, kas to jau bija parēķinājušas un padomājušas dziļāk, par ko man liels prieks. Tāpēc šodien es pastāstīšu mazliet varbūt vēlreiz visiem, kas notiek Latvijā, tieši Latvijas kontekstā, kāda ir situācija. Un es pastāstīšu par Eiropas līmeni tādā ziņā, kur dabūt finansējumu. Man liekas, tas vienmēr viss ļoti interesē, kur tad dabūt naudu un kur ir atbalsts energokopienām. Ir labas ziņas, jā, tieši vakar ir apstiprināts atbalsts no modernizācijas fonda energokopienu veidošanai. Jūs droši vien zināt, ka tur ir atbalsts tieši pašvaldībām, pašvaldībām kā pašvaldībām, ar labāku intensitāti nekā energokopienām, taču es ļoti, ļoti ceru, ka jūs padomāsiet arī par iespēju būt daļai no energokopienas. Šobrīd es jau jums arī tikšanās reizēs praktiski visiem teicu, ka šobrīd energokopienu Latvijā nav, tādu īstu darbojošos pēc būtības energokopienu nav. Šobrīd Kalniena ir tā, kas es teiktu, ir tikusi vis tālāk pēc tāda īsta mērķa un būtības, jo tur tiešām ir veidot kopienu, tur varbūt nav tik ļoti uzsvars uz pašvaldību, bet gan vairāk iedzīvotāji un mazie uzņēmumi ir tie, kas šobrīd tiek analizēti un rēķināti un mēģināts saprast, cik daudz, kāda jēga, kāda ekonomiskā atdeve tam visam, kur tur ir tas izdevīgums, cik būtu jāmaksā, kas kā. Tas ir piemērs arī, kuram es kā Latvijas Lauku fórums eju cauri, sekoju līdzi, lai būvētu to izpratni par energokopienām Latvijā. Tāpēc tādu darbojušos, ko šobrīd jums pastāstīt, tādu reālu keisu, kur ir mācieties, tādu nav. Bet es ļoti ceru, ka ar atbalstu, kas ir, kad šis tomēr būs tāds mazliet grūdiens, mazliet spēriens, lai tās energokopienas mums Latvijā veidotos un attīstītos. Mazliet par to, kas notiek. Es domāju, ļoti daudzi šo slaidu ir jau redzējuši, bet varbūt tie, kas nav, tātad vēlreiz šobrīd aktuālākie projekti un notikumi, kas notiek. Tātad mums, kā Latvijas Lauku fórumam, viens projekts beidzās, kas ir ar Vācijas vides institūta atbalstu. No janvāra mums ir sācies nākamais, kurā mēs tad mēģinam veidot šo te pilotu energokopienu. Vēl aizvien ir Rīgas plānošanas reģionam 2 projekti, Share-RES un Power Youth. Power Youth ir vairāk par jauniešu iesaisti. Manuprāt, viņi arī beidzās šogad. Šis Andres projekts, tātad Kurzemes plānošanas reģiona projekts, kas, man liekas, arī ir tāds diezgan liels un apjomīgs, kas kustina šo tēmu Latvijā.
Tad es atļāvos ielikt divas jaunas lietas, kas ir manā redzes lokā, jo, protams, šeit varbūt nav pilnīgi viss. Es nav tā, ka es varbūt zinu pilnīgi visu. Varbūt kaut kas vēl notiek, ko es vienkārši nezinu. Bet no Enercom Facility, par ko es arī stāstīšu mazliet vēlāk, tad Latvijā ir divas energo kopienas, kas izstrādā biznesa plānu. Viņš ir iegūšas grantu. Tās biedrības nosaukums es atļāvos ielikt šeit, jo tā ir publiski pieejama informācija. Un pats pēdējais, kas ir tikko nesens, es stāstu par Liepājas pilsētu, kura arī ir ieguvusi finansējumu no Climate Kick. Es saprotu, ka Net Zero Cities arī tai visā ietverā, kuriem tiks veikts tehniski ekonomiskais pamatojums, tieši vērtējot saules akumulāciju un arī mēģinot saprast, vai un kā tas viss varētu strādāt šī te energo kopienu likumiskajā ietverā. Par to, kas ir tik tālu izdarīts, varbūt tās, mēs kā paši esam biedrība Latvijas Lauku fórums, tad mēs nevis virzam, bet mēģinam palīdzēt, ja gadījumā energo kopiena grib veidot biedrību. Jo, kā jūs zināt, noteikumi paredz to, ka energo kopiena var būt jebkura juridiska forma, arī SIA, arī kooperatīvs un kas jau tur vēl tās visas pārējās formas, bet ja jūs domājat par biedrību, tad mēs esam izstrādājuši statūtu paraugus, tie pieejami mūsu mājaslapā. Statūtu paraugi ir saskaņoti gan ar Klimata un enerģētikas ministriju, gan ar uzņēmumu reģistru. Taču viņi nav perfekti un ideāli, jo es zinu, ka tie, kas ņēma tos paraugus un reģistrējās, ka uzņēmumu reģistrs tāpat pajautāja, tur ir cilvēku faktors, es domāju, ka bija tie referenti, kas tāpat pajautāja kaut kādus papildinošus jautājumus tieši pie statūtiem. Tur ir vēl dažādi nolikumi, bet uzreiz saka, tie nolikumi nav tādi, kas ir copy-paste paņemami. Tie ir tīri jums idejas, ka tie ir ņemti no dažādiem ārzemju piemēriem. Piemēram, nolikumi iekšēji, kā dalīties, kā vienoties par elektroenerģijas sharing, par dalīšanu, par kopīgošanu. Kur un kā uzkrāt šo te peļņu nosacīti, kā dalīties tai kopienā iekšienē, kur un kā virzīt. Tā kā viņi ir tikai tādai ideju jums došanai, jo viņi noteikti ir jāuzlabo. Bet variet papētīt, varbūt jums savas idejas rodās. Tad mums ir video ieraksts par to, kā reģistrēt energo kopienu. Arī ļoti labs un vērtīgs. Tad, tā kā mums bija sadarbība ar Vāciju, tad mums ir izveidotas tādas likumdošanas faktu lapas. Ja jums gribas tā palasīt, tās ir angļu valodā, gan par Latviju, gan par Vāciju. Un tad ir labās prakses piemēri par energo kopienām no Vācijas. Tur gan ir latviešu valodā skaisti maketi par dažādiem piemēriem, gan par siltumu, gan par vēju, gan par elektroenerģijas dažādiem piemēriem. Tālūk, tad viena lieta par Eiropas līmeni. Ir tāda organizācija Rescube. Es ļoti ceru, ka jūs esat dzirdējuši par tādu, jo tā ir lielākā Eiropas līmeņa tīklu organizācija, kuras biedri ir energo kopienas un kooperatīvi visā Eiropā. Šeit ir rakstīts 2500, bet es domāju, tas cipars ir vecs, jo es redzu, cik ļoti daudz viņiem katru mēnesi nāk klāt jauni biedri. Es domāju, tur ir savi 3000, varbūt pat vairāk biedri. Un tas, ko viņi dara, viņi dara šo te advokāciju, tā kā lobēšanas darbu Eiropas līmenī, lai gūtu atbalstu energo kopienām, gan viņi palīdz pēc tam tiem saviem biedriem, gan pie dažādas finansējuma iesaistes, tīklošanās, informācijas apmaiņas un tā tālāk. Es noteikti ieteiktu piesakot viņu ziņu lapai, jo, ja jums interesē kaut kādas Eiropas līmeņā, gan Zoom, piemēram, dažādi semināri, gan projekti, gan kaut kādi klātienes pasākumi, tā ziņu lapa iznāk reizi mēnesī. Un viņi ir tiešām ļoti interesanti un tiešām ļoti specifiski tieši par energo kopienām. Es arī viņai sekoju, man nāk tās ziņu lapas, viņas tiešām ir vērts palasīt, ja interesē energo kopienu tēma.
Un ir tā, ka viņi katru gadu rīko tādus energo kopienu fórumus, lielus, katru gadu citā valstī, kur ir 2 dienas, ir tematiskās, dažādas darba sesijas, workshopi par tēmu, un 3. diena ir tā kā biedru kopsapulce. Un katru gadu citā vietā, un šogad tā notiks Jūrmalā, Latvijā. Vietējais organizators esam mēs, kā Latvijas lauku fórums. Reskūp nāk, protams, ar savu saturu, ar ietvaru un idejām. Mums ir vairāk tāda plānošana, lai gan arī mums būs dažas darba sesijas tieši par šo te rural, jo mēs esam kā rural fórum, lauku fórums ar dažādām lauku uzsvariem, teiksim tā. Ja jūs gribiet, tur ir ļoti, ļoti limitēts cilvēku skaits, ir 150 vietas. Es jau redzu, ka ir 200 cilvēki pieteikušies, atlase ir nežēlīga. Ja jūs gribiet, lūdzu piesakieties, bet padodiet man arī privāti ziņu, ka jūs gribat, jo tur tā atlase pieteikšanās ir līdz svētdienai, sestdienai līdz svētdienai. Tā kā droši padodiet man ziņu, ja jums interesē patīkloties un dzirdēt, redzēt, kā energo kopienas darbojas. Citur ir kaut kur jau, man liekas, ap 20 valstīm. Tā, ka jūs varat noķert vienā pasākumā, praktiski valsts pieredzi aptaustīt no jebkuras Eiropas valsts. Man liekas, tā ir tāda unikāla iespēja. Bet par naudu. Parunāsim par naudu. Kur tad dabūt atbalstu energo kopienām? Kā jau es teicu, modernizācijas fonds kopā 9 miljoni energo kopienām, viens projekts 200 000. Atbalsta intensitāte 70%, ja netiek veikta komerciāla, ja atbalsts nav komerciālai darbībai. Es ieliku šīs te aktivitātes, jo tad, kad mēs braukājām, mēs tur ļoti daudz runājām, ko varētu un kā varētu, tāpēc šeit es iekopēju. Tātad ir saules kolektori un akumulācija, tātad siltumam, karstiem ūdenim, siltumsūknis. Tātad tas būs siltuma energo kopienām. Un pārējās tad ir saules elektrostacija ar akumulāciju. Un tas arī plēnām viss. Mēs diezgan daudz toreiz runājām par katliem un tieši par siltumu tādos ciematos. Nav biomasas katla, piemēram, tur granulu katlu, šķeldu katlu uzlikt nevarēs. Bet var sakārtot caur šo projektu visus inženieru tīklus. Tad jūs varat savilkt visus radiatorus, vadus, pieslēgumus, saslēgumus. Tas katls, diemžēl, būs tad pašai mājai, pašai kopienai jāsametās un jānopērk, jo katlu nevar. Tad, kad es prasīju, kāpēc nav, jo man likās, kā. Tad, manuprāt, Raimonda atbilde bija, ka tie ir finansētāja noteikumi. Šo, manuprāt, administrē Latvijas, Pasaules banka. Viņi tur bija skaidri nodefinējuši jau, kuras tehnoloģijas var, kuras nevar, ja es pareizi atceros. Tātad tas ir kaut kas, kur es domāju, ka es ļoti ceru, visi rīvē rokas un jau domā savas energo kopienu idejas, vai arī vismaz padodiet tālāk, kur jūs redziet, kad ir kāds kopienas līderis, kurš varētu šo te pacelt, jo ir finansējums arī projekta vadībai un sagatavošanai. Tā kā tas nav brīvprātīgs darbs, kas tiek prasīts no cilvēka. Arī visi dokumentācijas izstrāde, tas viss ir iekšā un tas viss ir attiecināms. Tas ir pa Latvijas. Tālāk mazliet par Eiropas lietām. Tātad ir tāds facility, tātad European Energy Community Facility, kur ir iespējams iegūt atbalstu granta veidā, tad 100% atbalsts 45 000 biznesa plāna izstrādēji. Kopā visā Eiropā būs 140 kopienas atbalstītas. Pirmais uzsaukums jau bija, tas ir noslēdzies. Un kā jau es iepriekš teicu, tātad no Latvijas bija 5 pieteikumi, no kuriem 2 dabūja atbalstu. Būs otrs uzsaukums mājā. Manuprāt, viņu tieši launčos, tieši atvērs Latvijā, man liekas, tieši Jūrmalā mūsu tajā lielajā pasākumā. Un pieteikšanās būs vai nu mēnesi vai 2 mēnešu laikā.
Tā kā šis arī ir, tas vēlreiz pierāda, ka, ja jau no Latvijas 2 kopienas dabūja, tad es domāju, 2. pieteikumā mums ir jādabū vēl vairāk, tāpēc es ļoti, ļoti rosinātu šeit arī padomāt. Tas, kas vienīgais, kas te ir, šeit ir jābūt jau nodibinātai biedrībai, jo nevar pieteikties pašvaldība kā pašvaldība, viena pati kā organizācija, bet var pieteikties, un arī nevar neformāla, tā kā kaut kāds māju kopums, tagad mēs 5 draugi izdomājām, tā arī nē. Šeit tomēr vajag to legal entity, jeb šo jau juridisko personu nodibinātu, kura var pieteikties. Un papildus tam, tad viens ir šis 45,000, bet ir daudz tiek strādāts pie kapacitātes stiprināšanas, jo viņiem, tie, kas šeit ir dabūjuši atbalstu, viņiem ir obligāti jāizmācās viens tāds, arī pēc tam vēlāk stāstīšu, tāds kurs, kas vēl ir pārskati par nacionālo likumdošanu, tad informācija par finansējumu iespējām, pieeja labās prakses, piemēram, un, protams, tā ir publicitāte gan Latvijas mērogā, Latvijas līmenī, gan arī starptautiskā līmenī. Tālūk, Latvijas Lauku forums nacionālais eksperts, tā kā es ļoti, ļoti priecāšos, ja jūs man kaut ko jautāsiet vai virzīsiet šo informāciju kaut kur tālāk, kur jūs ziniet, ka varētu šo te uzrakstīt un dabūt. Vēl dažas lietas. Varbūt esat jau dzirdējuši, ir tāds Citizen Energy Advisory Hub. Kaut kad iepriekš senāk pagātnē viņš tā arī savādāk saucās Energy Community Advisory Hub vai kaut kas līdzīgs. Šis ir atvasināts no tā, ņemot to pieredzi. Kas tur ir? Tur ir atbalsts 120 iniciatīvām pa visu Eiropu. Un šeit gan var pieteikties gan pašvaldības kā pašvaldības ar kaut kādu savu iniciatīvu, kopienas, un te gan var būt neformālas grupas, cik es sapratu, ka te nevajag obligāti jau būt energo kopienai, un vispār, godīgi sakot, šeit pat nav tāds uzsvers tik ļoti uz energo kopienu, bet te var būt arī dažādas idejas vienkārši kaut kādiem enerģētikas vai kaut kādiem energoefektivitātes pasākumiem. Uzņēmuma NVO. Un te ir tāda viena nianse. Šeit netiek dota nauda kontā, nauda, kā grants. Šeit jums tiek piesaistīts eksperts un var piesaistīt līdz pat 40 ekspertu dienām. Un ko šie eksperti dara? Viņi jums var palīdzēt, piemēram, ar finanšu konsultācijām. Teiksim, ja jūs gribat parēķināt, tur ir jēga likt tos saules paneļus uz tās skolas jumta vai nav. Tehniskais atbalsts, kuras tehnoloģijas, kā labāk vajag akumulāciju, nevajag akumulāciju, cik tam ir jēga, kāda juridiskā palīdzība, kā veidot iepirkumus, kā to darīt, līgumi, pakalpojumi, viss, kas saistīts ar to. Nepieciešamās mērķa audio aktivitāte. Tātad, ja jums, teiksim, vajag palīdzēt runāt ar cilvēkiem, skaidrot, tur ir mārketings, tur ir publicitāte, tur ir informēšana un kapacitātes celšana, tātad tas ar visas mācības, semināri, informācijas. Šeit tos ekspertus piemeklē viņi. Tas nav tā, ka jūs aiziesiet un pateiksiet, es gribu tieši to ekspertu tagad, to sijā vai to cilvēku. Nē, tiem ekspertiem bija jāpiesakās arī, man liekas, līdz janvārim. Es arī pieteicos kā eksperts, man nekādas ziņas vēl nav bijis. Es pieņemu, ka nav no Latvijas neviens pieteicies. Viens uzsaukums bija jau, kur es esmu pierakstījis, ka otrs uzsaukums ir paredzēts jūnijā. Tā kā gana daudz laika, lai kur ir links, izpētiet, padomājiet, varbūt jūs saredziet, jo var pašvaldība, tiešām kā pašvaldība pieteikties. Iepriekšējā uzsaukumā, kas bija kādreiz no Latvijas, bija pieteikums, bija tāds bija no mūsu, kas ir Bauskas novadā, un viņi tieši lūdza palīdzību kā siltuma energo kopiena, kur viņiem bija eksperts, manuprāt, tur bija eksperts apakšā Ekodoma, kā Agris, kas viņiem parēķināja, jo tur ir, mūsu ir ļoti mazs ciemats, 200 cilvēki, un viņiem ir tad ļoti, ļoti jaudīga, aktīva ēku apsaimniekotāja daudzdzīvokļu mājā, tās ir 3 stāvu parastās daudzdzīvokļu mājas, kas ir pilni ciemati.
Un viņi rēķināja, skaties, viņi ir norenovējuši. Tajā laikā, man liekas, bija 1 vai 2 ēkas. Pēdējo reizi, kad ar viņu runāju, viņi jau bija 3 vai 4 ēkas norenovējuši. Tā kā viņi iet lieliem soļiem uz priekšu, un viņiem ir dabasgāze. Un tas, ko viņiem parēķināja, bija, kā tas viss ietu kopā ar siltumsūknis plus saules paneļi. Nu, tā kā arī tāds mazais steps, tehniski ekonomiskais pamatojums, lai saprastu, to jēgu un būtību. Vēl viena jauna lieta ir Energy Poverty Advisory Hub. Šis ir kaut kas jauns. Tagad vaļā, man liekas, aizvakar atvērās tikai pieteikšanās. Līdz 31. martam ir pieteikšanās. Lūdzu, paskatieties. Šeit CIECO doma ir kā nacionālais eksperts, un rītā viņiem ir tieši webinārs, kur viņi stāstīs, ko tur var, ko tur nevar. Jo šeit, es Briselē tikos ar šiem, ir tā, ka viņi tiešām ļoti saredz, ka nāks pašvaldības. Viņi ļoti gribētu pašvaldību kā iesniedzēju, bet, es nezinu, vai vienu pašu vai kopā ar kopienu. Bet, respektīvi, tā sistēma ir tāda pati kā iepriekš, kad tā atkal nav nauda kontā, tas ir ekspertu atbalsts. Un ko tur var darīt? Tur var papētīt savā pašvaldībā, piemēram, šo enerģētiskās nabadzības apzināšanu, kartēšanu. Tad otrs ir piekļuves veicināšana ēku atjaunošanas atbalstam. Tātad, ko tur un kā varētu. Finanšu lietas, tad varbūt izstrādāt kaut kādu stratēģiju vai rīcības plānu, kā jūs mazināsiet enerģētisko nabadzību pašvaldībā un vienas pieturas aģentūras izveidē. Bet es tiešām ieteiktu, ja jums interesē kaut kas tāds, piesakieties rītā pie viņu webināra un paklausieties detalizētāk. Tas varbūt tās pie tādiem pieteikumiem, bet, ja jūs gribat pamācīties, piemēram, ja jums ir kapacitāte vai, projektu vadītāji grib mazliet stiprināties, tad ir 3 lietas, kur var mācīties šobrīd. Pirmā lieta ir, kas nāk no šī te Enercon Facility, jo tur tas kurs ir atvērts pilnīgi visiem, tāpēc, ja jūs gribiet, jūs variet mierīgi arī paskatīties, jo tur gan uzsvars ir uz to biznesa plānu izstrādi, un tās apmācības ir vairāk par to, kā izstrādāt biznesa plānu. Otrais savukārt ir espresso trēnings, un tas gan ir tāds, viņš īstenībā bija tieši mērķēts uz tādām pilsētām un pašvaldībām vairāk, pašvaldību darbiniekiem. Un šeit jums šīs apmācību moduls jums dos tādu izpratni, bet tādu izpratni, kas ir energo kopiena tādā Eiropas līmenī. Te nebūs varbūt tāds uzsvars uz Latviju kā Latviju, bet tādā izpratnē un labi piemēri, tiešām forši piemēri par to, kā tās darbojas citās valstīs. Un pēdējais ir Sparkle Schools. Sparkle, tas ir viens projekta nosaukums. Un ko viņi dara? Es šeit rekur iekopēju, ir ļoti foršas, tās gan ir klātienes apmācības, tātad reku pirmās ir jau Horvātijā, kur pieteikšanās jau ir sen noslēgusies, bet paskatieties nākamās, varbūt jums kaut kas šķiet interesants, piesakiet, rekur kaut kas ir pat Lietuvā, te jau pat par mašīnu var iesaisties un aizbraukt. Districts and buildings, jā. Tā kā, piesakieties, paskatieties, un tas ir kaut kas tāds, kur var, iesēdināt kādu un aizbraukt pamācīties, manuprāt, gana vērtīgi. Vēl meklējot un gatavojoties šai te prezentācijai, es atradu vēl daudzus visādus seminārus, un es ieliku rekur dažus, ja jums gribās un ir laika. Paskatieties, šeit ir tieši par to, kā informēt. Kad jūs uzklikšķināsiet uz šī te linka, tad jūs atradīsiet, kur vēl 3, kur vēl jūs varat skatīties. Tie ir tūlīt, pat nākamajā nedēļā gandrīz, jā, par to, par energo kopienām, priedzīvotāju iesaisti, kur Energy Flexibility Explained, ko uzņēmēji var darīt. Ja nedara jums, padalieties tālāk ar savām kopienām uzņēmējiem, varbūt kādam tas ir interesanti.
Tālūk, tas ir viss. Es esmu jau pārsniegus laiku. Jā, man vēl bija informācija par to, kas ir noslēdzies, bet šobrīd, jā, sapratu, ka nav vairs laika. Šeit ir linki, es droši vien atstāšu viņus, varbūt tās, ja jums interesē. Bija tāds Border Energy Communities, arī tādi uzsaukumi tieši sadarbībai pārrobežu energo kopienām, un es jautāju, vai būs vēl, jo tas ir noslēdzies. Es jautāju, vai būs vēl, man teica, ka laikam īsti nē. Tas arī bija 15,000 grants, un viņš bija pateicīgs Latvijai ar to, ka tur laikam kaut kā pēc tiem teritoriju kaut kādiem kodiem, es īsti nezinu, kā viņi to darīja, bet praktiski Latvija bija visi iezīmēta, un respektīvi plānošanas reģionu, vispār viss izņemot Rīgas reģionu. Patiesībā tur kā plānošanas reģionu arī varēja iet iekšā un skatīties šo te pārobežu energo kopienu. Es tikai zinu, ka pieteicās 7 pieteikumi, tātad 7 pārobežu iniciatīvu projekti tur ir. Vai būs vēl, es nezinu, varbūt viņi skatīsies, ja tur palikusi nauda vai kā. Bet es ielieku to linku, jūs varat pasakot pēc tam līdzi, paskatīties, ja jums interesē. Un otrs, kas bija vēl forša lieta, kas arī jau, man liekas, bija 2 uzsaukumi, bija tāds community-led renovation. Un tas gan bija ļoti interesants, bet tur vajadzēja jau arī tādu esošu energo kopienu, un tur varēja dabūt līdz 500,000, līdz 500,000 ēkas renovācijai. Un tur gan bija cietās aktivitātes, un tur var pastīties no tās pirmās kārtas jau ir tādi projekti un iniciatīvas, kuras jau tiek īstenotas, un no otrā, manuprāt, ir tikko noslēgusies. Tā kā, tas ir kaut kas, varbūt, lai jūs fonam zinātu, ka kaut kas tāds notiek, bet jā, tās tādas iniciatīvas, kas ir beigušās. Labi, vai ir kaut kādi jautājumi? Čatā es neko neredzu. Es mēģināju tā ļoti ātri, jā, man baigi ātri varbūt nesanāca. Bet vai ir kādi jautājumi par to, ko jūs dzirdējāt? Ja gadījumā ir jautājumi pēc tam, arī droši jūs arī varat rakstīt man, vai ir dažiem arī Ilvijas noteikti kontakts tiešais jautājiet un prasiet. Es tālāk došu vārdu tad Zemgales enerģētikas aģentūrai Ingai Kreitmanai. Viņa ir mūsu otrais runātājs. Uzaicināja viņu tāpēc, ka viņi veido energo kopienu tieši pašvaldības ietvaros. Viņiem ir projekts, bet par to vairāk es došu vārdu tad Ingai, viņa jums visu arī izstāstīs. Jā, labi. Mēģināšu pastāstīt, kā mums iet. Vai redzams mans ekrāns? Jā, mēs redzam. Jā, un tas mūsu stāsts ir tāds, ka mēs šobrīd pusotru gadu, gandrīz jau 2 gadus, strādājam Interreg Baltijas jūras reģiona programmā, gan Zrejā, gan Jelgavas pilsēta, gan Jēkabpils novads. Mēs esam partneri šajā projektā Starts Sun un pētam un mēģināsim nodibināt energo kopienu, cerams, tuvākajos mēnešos. Un mēs arī šī projekta ietvaros esam izstrādājuši tādu dokumentu paketi energo kopienas dibināšanai Latvijā, un pēc apmēram 2 mēnešiem maijā noteikti šai paketē jābūt pieejamai mūsu mājaslapā, un ka to varētu izmantot brīvi jebkura pašvaldība, kura vēlētos nodibināt energo kopienu. Un es mēģināšu izstāstīt, kas mums šeit ir ietverts, un beigās varbūt tos galvenos secinājumus. Un mēs tātad skatāmies no sākuma, kas ir energo kopiena, kādai tai ir jābūt, un tas ir sīkāk aprakstīts, un varbūt kāpēc dibināt saules energo kopienu. Un tas, kas visur Latvijā izskanēja, ka galvenais uzsvars ir uz elektroenerģijas ražošanu pašpatēriņam, kas veicinātu energo kopienas biedru enerģētisko neatkarību, izmaksu stabilizēšanu un CO2 emisiju samazināšanu, jo uzstādot saules paneļus no marta līdz oktobrim, jūs zinat, ka jūs varbūt ražosiet un tās izmaksas būs zināmas. Varbūt vienreiz būs investīcijas un pēc tam būs mazāki rēķini.
Un nākamais mēs apskatām energo kopienas biedru iesaisti un dibinot energo kopienu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības energo kopienas biedri ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, kura nāk ar 2 iestādēm - kultūra un Jelgavas izglītības pārvalde ar 1 skolu, un otrs biedrs būs Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra. Jo mēs sākotnēji vēlējāmies nodibināt energo kopienu, kur būtu biedri 2 pašvaldības iestādes, bet runājot ar juristiem, noskaidrojās, ka pašvaldības iestādes vienas pašas nevar būt energo kopienā, jo uzskatāmas par vienu pašvaldību, jo pašvaldību likuma 20. pantā ir noteikts, ka pašvaldības administrācija veido pašvaldības iestādes un amatpersonas. Tas nozīmē, ka 2 iestādes joprojām ir viena pašvaldība. Un tāpēc bija jāpievieno šī otra juridiskā persona, un biedrības REA tad darbosies kā administratīvais un tehniskais atbalsts šai energo kopienai. Un ar laiku tātad iespējams domājam, ka varbūt energo kopienu varētu paplašināt, ņemot vērā visu šo pieejamo atbalstu, ko Ilvija minēja. Un šīs ir abas ēkas, uz kuras šobrīd notiek saules paneļu uzstādīšana. Cerams, ka martā, aprīlī tiks pabeigta. Un tad tālāk mēs veicām tehnisko izpēti, tas īkāk aprakstīts, bet tas galvenais varbūt ir, kad ir nepieciešams būvinženiera atzinums sākumā, un mēs ieteiktu šo būvinženiera atzinumu, izvērtējot, kurai ēkai likt saules paneļus, šo atzinumu pieprasīt pēc iespējas ātrāk, jo vienai ēkai varbūt nav pietiekoši laba kvalitāte jumtam, otrai ēkai vēl kaut kas, un tas sašaurina šo izvēli, un tāpēc šo atzinumu būtu labāk pēc iespējas ātrāk. Pēc tam ir jāpieprasa tehniskie noteikumi, sadales tīkls, tur ir tāds portāls est.lv, un tur pieslēguma turētājs autentificējas un piesaka pakalpojumu šos tehniskos noteikumus. Tad mēs šeit esam minējuši, kādi ir elektroenerģijas tirgotāji lielākie, un tālāk skatījāmies, kāda ir finanšu plānošana. Un mūsu gadījumā vispār Jelgavas un Jēkabpils abas šīs energo kopienas ir līdzīgas, bet es vairāk varbūt par Jelgavu šoreiz pastāstīšu. Un tā kā šī energo kopiena būs neliela, faktiski būs 2 ēkas, kuras ražos, uz kurām būs saules paneļi un baterijas, un kuras ražos, tad un ir paredzams, ka lielākā daļa procesu būs automātiski. Mēs šobrīd ejam tajā virzienā, ka šī energo kopiena būs tik maza, kad šis biedru esošais personāls var veikt gan vadību, grāmatvedību, jurista pakalpojumus esošo darba līgumu ietvaros, ka tās visticamāk nebūs papildus izmaksas, jo mēs to redzam, ka tas vienkārši parādīsies kā samazināti elektroenerģijas rēķini. Tad mēs izpētījām normatīvos aktus, un galvenais ir enerģētikas likums un elektroenerģijas tirgus likums un MK noteikuma 808. Un tur mēs sīkāk izpētam, kādas ir tās iespējas, it kā ir pieļaujamas visas šīs juridiskās personas, bet visur šajā likumdošanā ir uzsvars, ka tā ir ražošana pašpatēriņam, un līdz ar to tā biedrība mums likās tas atbilstošākais, jo visas pārējās paredz peļņu, un līdz ar to tas ir jau kaut kas cits. Un ar enerģētikas likuma grozījumiem arī lielais uzņēmums, jeb pašvaldības komercsabiedrības var kļūt par energo kopienas biedru, ja ražošanas jauda nepārsniedz 6 megavatus, un šī kopīgošana notiek Latvijas teritorijā. Bet mēs neizpētījām, kā var apvienot iestādi ar pašvaldības komercsabiedrību, jo pašvaldībām ir diezgan daudz dažādu ierobežojumu, ar ko viņas var iet biedrībā, ar ko nevar. Un
tas tad būtu jāpēta, jo šīm komercsabiedrībām, protams, ir šie peļņas gūšanas nosacījumi. Tālāk šajā materiālā lēmumu pieņemšana mums biedrībā būs tā kā 2 biedri, katram biedram viena balss. Īpašuma tiesības mēs gājām to ceļu, ka abas šīs ēkas, uz kurām ir saules paneļi, atļauj izmantot šo ēku jumtus, un savukārt centrālā pārvalde, kas ir partneris šajā Interreg projektā, viņi nodod uzstādītās saules elektrostacijas un baterijas energokopienai lietošanā. Un pašai energokopienai vismaz sākotnēji nekas nepiedara. Un tālāk pētījām projektēšanu un uzstādīšanu. Jelgavas gadījumā uzstādījām 30 kW elektrostaciju katrai ēkai un 30 kW bateriju. Jā, tas, ko mēs pētījām, kad ir jāņem vērā, ka saules panelis ir iekārta un saules panelis nav būvniecības likuma izpratnē. Un šeit ir sīkāks skaidrojums, ka tā nav būve, un līdz ar to projekts lielākoties nav nepieciešams. Visbiežāk tehniskā dokumentācija ir sadales tīkls izsniegtās tehniskās prasības un schēma. Tikai, ja ir ēkas aizsargājumā teritorijā, tad ir apliecinājuma karte, un ja saules paneļi tiek stādīti uz zemes, tad ir projekts. Tālāk jāveic saules paneļu piegādātāju un uzstādītāju izvēle, un mēs apkopojām varbūt lielākos saules paneļu projektētājus un uzstādītājus, kādi Latvijā šobrīd ir redzami, un visbiežāk pieļautās kļūdas. Iespējams, ka konsultants būs nepieciešams, lai nebūtu tā, ka ir nepareizi izvēlēti jumta stiprinājumi vai nepareizi izvēlēti kabeļi, jo sistēmai ir jābūt droši izbūvētai ar pareiziem materiāliem. Un šeit tālāk mēs apskatām dibināšanu un reģistrāciju, nepieciešamie dokumenti, un no sākuma ir jānodibina biedrība, tur ir nepieciešama dibināšanas sapulce un protokols, dibināšanas lēmums, valdes locekļa piekrišana un statūti, un šeit šie paraugi būs pielikumā šajā materiālā. Pēc tam saules paneļu uzstādīšanai ir būveksperta atzinums, tehniskie noteikumi no sadales tīkla, tad tehniskās prasības, iepirkuma dokumentācija, iepirkumu izsludināšana, piegādes uzstādīšanas un apkopes līguma slēgšana, tad notiek saules paneļu uzstādīšana, pieņemšana eksploatācijā un beigās pieslēgšanas atļaujas saņemšana no sadales tīkla. Un pēc tam 3. posms ir energokopienas reģistrācija valsts vides dienestā. Tādā ERIS sistēmā no sākuma saņem atļauju no sadales tīkls par ražošanas iekārtas pieslēgšanu paralēlam darbam ar sistēmu, un pēc tam valsts vides dienesta ERIS sistēmā notiek reģistrācija, tur nav nekas sarežģīts, tur faktiski ir jāievada daži dati, kādas ražošanas sistēmas jūs esat uzstādījuši, un to var izdarīt autorizētais pārstāvis. Pēc tam ir jāslēdz līgums ar elektroenerģijas tirgotāju par elektroenerģijas kopīgošanu un jāpaziņo valsts vides dienestam par šo kopīgošanas līgumu vai izmaiņām. Un tad sīkāk mēs apskatām, kā šie dokumenti tiek sagatavoti, un tālāk par energokopienas vadību. Mūsu gadījumā, tā kā tā būs biedrība, tad augstākais lēmēji institūcija ir biedru sapulce. Sākumā mums likās, ka varbūt pietiek ar valdes locekli vienu šādai mazai kopienai, bet šobrīd liecamies, ka varbūt valdes locekļi tomēr būs 2 no katra biedra 1, un grāmatvedes jurists esošo darba līgumu ietveros, un apkopes līgums saules paneļiem būs ar to uzņēmumu, kas uzstādīja saules paneļus uz nākamajiem 5 gadiem, ka vienreiz gadā viņi veic šo tehnisko apkopi. Un tad mēs nonākam pie tās schēmas, kā vispār energokopiena darbosies.
Mums ir tātad uz kultūras nama un skolas uzstādīti saules paneļi un ir baterija. Un pētot, kā strādā energo kopiena, ir mazliet tā trikī, vai mazliet tas, ko mēs sapratām tomēr pēc kaut kāda laika, tomēr, kad visur ir rakstīta kopīgošana, un ko mēs sapratām, ka tās būs tad megavatstundas, ko kopīgo, bet tā faktiskā, pēc tā, kas ir prezentēts, izskatās, ka būs šādi, ka visizdevīgākais ir tas, ja šo enerģiju patērē tajā ēkā, kur ir saules paneļi uzstādīti, ir baterija, ka varbūt var tad izmantot šo elektrību arī vakarā. Un tad par to nav jāmaksā ne tīkla maksa, nekas cits, tas ir pats izdevīgākais variants. Ja tūlītēji nepatērē šajā 15 minūšu intervālā, kuru tātad skatās, tad tūlītēji nepatērētā elektroenerģija, šīs kilovatstundas nonāk pie elektroenerģijas tirgotāja, un viņš veic norēķinus par saražoto elektroenerģiju ar energo kopienu. Un tad energo kopiena par šiem līdzekļiem no šī virtuālā maka var sekt elektrības rēķinus vai sadalas tīkla maksu. Bet tas, kas mums jāņem vērā, ka tad, kad spīd saule, pēdējā laikā saules elektrības cenas ir zemas, un šobrīd mums izskatās, ka šī sistēma varbūt ir nepārāk izdevīga, jo jāņem vērā, ka kopīgojot energo kopienai būs jāmaksā sadales tīkla maksa, tad maksa par kādu iepirks būs Nord Pool cena mīnus 20 eiro par megavatstundu, un kopienai vēl jāmaksā 50 eiro līdz 120 eiro mēnesī par kopīgošanas pakalpojumu. Un mums tāpēc šķiet svarīgi, ka, piemēram, katrā pašvaldībā ir, piemēram, 60 vai 80 ēkas, kas ir pašvaldību ēkas, ir kopējais šis elektrības iepirkums, par kādu cenu pašvaldība iepērk, un var gadīties, ka ja šis elektrības piegādātājs nepiedāvā kopīgošanas pakalpojumu, iespējams, ka šīs divas ēkas ir jāizdala ārpus šī kopīgā iepirkuma. Un tas pats par sevi nav problēma, ja šie objekti ir lieli, var gadīties, ka šī cena, ko piedāvā cits tirgotājs, ir tikpat laba, tā varbūt nav problēma, bet mums šķiet, ka ir ļoti svarīgi, kad atbildēt uz šo jautājumu, kas saņems rēķinu, ka joprojām šo rēķinu vajadzētu saņemt, piemēram, iestādē kultūra vai iestādē izglītības pārvalde, jo faktiski energo kopiena ir ļoti maza vienība, vismaz sākumā juridiskā persona, ienākumi izskatās, ka ļoti mazi, un plus ir jāmaksā mēnesī 50 līdz 120 eiro par kopīgošanu, un tikai abām šīm ēkām samazināsies elektroenerģijas rēķinu pēc mūsu aprēķiniem katrai ēkai par apmēram 5000. Un tā kā mums šīs investīcijas nāca no Eiropas projekta, joprojām mūsu gadījumā šī energo kopiena varētu būt izdevīga, jo kopumā ar šīm uzstādītajiem saules paneļiem elektrības rēķina samazināsies par apmēram 10 000, katram objektam par 5 000. Un tad varbūt šis 1000, kas ir jāmaksā par kopīgošanas pakalpojumiem, tas joprojām atstāja 9 000, kas ir joprojām izdevīgi. Tā, tas par to. Par darbiniekiem nepieciešamiem pakalpojumiem es izstāstīju. Tad par eksploatāciju un konsultēšanu. Šeit ir sīkāk aprakstīts, kā tas būs.
finanšu modelis un grāmatvedības uzskaite. Mums šajā materiālā būs arī pielikumā tāda Excel tabula, kur var saskaitīt un skatīties, kādi ir energo kopienas ieņēmumi un izdevumi, bet šobrīd mēs faktiski šo tabulu nevaram aizpildīt, jo mēs tikai pirmā pusgada vai gada laikā redzēsim, kā tas faktiski strādā, un tāpēc tas ir arī pilotu projekts, kur mēs mācīsimies, un pēc pusgada vai gada mums būs atbildes. Bet katrā ziņā ieņēmumos ir jāparāda arī ienākumi no pārdotās elektroenerģijas. Tā šos jau uzstādīja. Nu jā, un mēs ejam šo ceļu, ka tā kā mēs pieņemam, ka viss būtu automātiski, vienkārši šiem 2 objektiem samazinās rēķini, un ka šie izdevumi energo kopienai minimālie, kas varētu būt, ir bankas konta uzturēšana ap 100 eiro gadā un maksa par kopīgošanas pakalpojumu 50 līdz 120 eiro mēnesī, jo šobrīd 4 elektroenerģijas tirgotāji ir publicējuši savu kopīgošanas šo cenu, un tur ir Enefitam 50 eiro, TET un vēl kaut kam bija 100 eiro, un AJ Power 120 eiro mēnesī. Jā, un tad mēs pētījām, tātad, cik saražoto mēs simulējām, cik ir saražotais pret patēriņu, un tādējādi izrēķinājām, ka varētu būt, ka šos 5000 eiro katram objektam samazina. Tad šeit ir sīkāk aprakstīti, kādi nodokļi būtu jāmaksā, ja tā ir biedrība, un informācija par iespējamiem energo kopienu modeļiem citās valstīs, bet jāņem vērā, ka šie piemēri nestrādās Latvijā, jo Latvijā ir unikāla sava šī energo kopienas likumdošana. Un tad ir pielikumos būs tātad visi šie protokola lēmumi, paraugu valdes locekļu piekrišana, energo kopienas finanšu modelis. Un tad es gribēju varbūt tos secinājumus pastāstīt. Tā, es nezinu, kā man ar laiku, man 5 minūtes vēl apmēram. Jā, kad tas šī brīža viedoklis, kā mums izskatās, kamēr mēs vēl neesam uzstādījuši un sākuši darbību, mums izskatās, ka ja pašvaldība vēlas uzstādīt saules paneļus vairākiem objektiem, ka šobrīd atbilstošākā ir neto norēķina sistēma, jo gan neto norēķina sistēma, gan energo kopiena darbojas pēc viena un tā paša principa, ka kopīgošana notiek caur sadalas tīkliem un maksa, kad tiek kopīgots, ir Nord Pool cena mīnus 20 eiro par megavatstundu. Abos gadījumos, un līdz ar to šī neto norēķina sistēma pēc 635. MK noteikumiem ir vienkāršāks koncepts. Tur nav jādibina jauna juridiskā persona. Energo kopiena ir mazliet sarežģītāks koncepts, jādibina atsevišķa juridiskā persona. Tas nozīmē, ka tā ir atsevišķas finanses, tai ir pienākums sekt savus rēķinus, un būs jāpadomā, kā nodalīt rēķinus, kas ir energo kopienai, kas šai pašvaldības iestādē, kas ir kopienā. Un pats izdevīgākais, tas gala secinājums šobrīd Latvijā ir uzstādīt saules paneļus katrai atsevišķai ēkai tikai tik, cik tā pati var patērēt, nenododot tīklā. Un saules paneļiem noteikti ir jāliek baterija, lai varētu patērēt arī vakarā, jo līdz ko nodod tīklā ir dažādas maksas, un tas vairs nav tik izdevīgi. Un bez baterijas ir tā, ka tad, kad ir spīd saule, šī elektroenerģijas cena ir ļoti zema. Nu jā. Jā, laikam viss. Paldies. Paldies, Inga, man liekas, vērtīgs materiāls. Es arī priecājos par šo materiālu un gaidu, jo, kā jūs zinat, mums arī viena no projekta aktivitātēm ir rokas grāmatas izveide, un līdz ar to mēs tā kā gaidam šo materiālu, kur mēs varēsim izmantot arī kā pamatiņu. Vai ir kādi jautājumi, Ingai? Droši jautājiet, izmantojiet, pirms mēs dodu vārdu Nelai.
Re, kur Laikam Kārs, jā. jautājums. Man ir jautājums. Inga. Jā, Ingu, kādi jums ir secinājumi un domas pēc tās mūsu pēdējās tikšanās Kemā? Ko jūs izdomājāt? Jūs tomēr dibināt vai mēģināt kaut kā, jo skaidrs, ka jums, es pilnīgi piekrītu, nav šobrīd ekonomika šim visam pasākumam nav, bet ja ir grants, ja ir atbalsts, tad jau tas mazliet kļūst interesantāk un labi jūsu gadījumā, man liekas, jūs tā kā ļoti fokusēties uz to pašvaldību, bet jums mazliet iztrūkst tā iedzīvotāja iesaiste. Jo, ja jūs paņemt vēl 100 cilvēkus, piemēram, es nezinu, 15 uzņēmējus klāt vai, to cilvēku, jo tā kopienas būtība jau nav pašvaldības ēkas saslēgt kopā. Būtība jau ir, tauta. Un es atkal to pašvaldības redzu, jums tas stakeholders galvenais ir tā pašvaldība, bet es iedomājos kaut kādā ciematā, kur ir spēcīga kopiena, un kur tas kopienas līderis un tieši vāc kopā tos privātos, un tad tikai viens ir paķert bariņā līdzi tur pašvaldības, nezinu, bērnu dārzu vai kultūras namu, tad tas uzreiz tā situācija pagriežas bišķiņā savādāk. Ko mēs varbūt tavs gadījums ir cits gadījums, jā, bet par to ekonomiku es Jā. Mēs nolēmām pašlaik, ka mēs tomēr dibināsim un iesim uz priekšu, jo mums faktiski projektā ir apsolīts, ka mēs kā pilots izmēģināsim, un mēs arī, tā kā ir šīs investīcijas no Eiropas, un šo 70 000 mēs saņemam gan vienas energokopienas, gan otras gadījumā, lai šo saules paneļus uzstādītu un bateriju nopirktu. Tas nozīmē, un mums izskatās, ka par 10 000 eiro samazināsies rēķini, un tas, ko mēs par kopīgošanu maksāsim, tas 1000 aptuveni, ka mums joprojām būs izdevīgi gada griezumā, ka 9000 mēs tomēr saņemam, un līdz ar to mēs, līdz ar to mēs tā kā varam gadu vai divus vai cik paskatīties, paeksperimentēt, un ja būs nepieciešams izdarīt tās korekcijas, vai pāriet uz neto sistēmu, vai vienkārši atsevišķi. Bet skatoties uz iedzīvotājiem un maziem vidējiem uzņēmumiem, tā kā mēs gribējām no sākuma šo pašvaldību iesaistīt, pašvaldībām ir ļoti daudz ierobežojumi, un pašvaldības nevar, mūsuprāt, mēs tā neizpētījām, un varbūt pietiekoši mums, bet vai arī nesaredzējām sākumā, kā ar iedzīvotājiem mēs juridiski varam apvienoties. Un tas mīnus, kas vēl man pašlaik ir, ka mīnus ir, ka kopīgošana nav pārāk izdevīga. Tas nozīmē, ka arī jebkura cita energokopiena mazajie vidēji uzņēmumi, mazajiem vidējiem uzņēmumiem būtu tā, ka arī viņiem būtu uz katrai, uz savas ēkas jāliek maksimāli pašpatēriņam tieši tai ēkai un kopīgot maksimāli maz. Un līdz ar to man liekas, ka varbūt Kalnienes projekts parādīs, vai daudzdzīvokļu mājā, tā kā tā ir viena ēka, tā kopīgošana ir izdevīga vai nav, bet ja šie iedzīvotāji dzīvo katrs atsevišķā mājā, tas iet caur sadales tīklu, ir šī kopīgošana caur pārdošanu, es pašlaik to matemātiku nesaprotu, kā viņi strādās. Tā matemātika ir tas, ko mēs šobrīd buramies cauri, bet, taisnība tu saki, jauda, jāuzstāda tur, kur ir vislielākais pašpatēriņš, un tikai tas, kas paliek pāri, tikai to tu tam kaimiņam atdod. Jūsu gadījumā jūs uzliekat uz pašvaldības, jā, un tad tas, ko jūs nepatērējat, ja tā būtu tikai ja tur nav energokopiena, pašvaldība atdod vienkārši citai skolai vai citai ēkai, bet ja jums ir energokopiena, jums ir jādod kam? Uzrējā jāatdod, jo jūs arī ejat iekšā kā stakeholderis. Tur jāpareiķina. Mums ir domāts, ka tas ietu tikai objektiem un zrējā nekopīgo, neko mēs tikai kā administratīvais un tehniskais atbalsts, bet mums ir arī abām šīm ēkām Jelgavas gadījumā, mēs ceram, ka katra ēka 95% patērēs vismaz pati. Un tā kur aizies peļņa?
kur aizies peļņa, kas tiek nepatērēta, kas viņiem būtu jādalās ar Tad jums? Tad viņa nāks tai energo kopienai un par to noseks to kopīgošanas pakalpojumu izmaksas visticamāk. Mums šķiet, ka vairāk pāri nepaliks. Mums pašlaik izskatās, ka tur pāri nepaliks. Ok, skaidrs. Ļoti, ļoti interesanti. Baigi forši, paldies, celmlauži iekšā pašvaldību lauciņā. Mēs mēģināsim ar Kalnienu izrupties cauri, kā tas ir no kopienas skatu punkta. Tad Inga ir lielisks piemērs. Inga lielisks piemērs, kā izrupties cauri no pašvaldības. Bet, jāmēģina tālāk. Es ļoti ceru, ka ar to Liepājas piemēru mēs arī paiesim solīti vēl tālāk, sapratīsim, kā tad tur vēl kaut ko var mazliet savādāk darīt. Un ko Andrei vispār būs 3 pilotu izpēte, tā kā es ceru, ka ļoti maziem soļiem un vēl tas modernizācijas fonds, es domāju, tas arī diezgan lielu grūdienu dos, jo nāks pie tiem tirgotājiem, nāks tie cilvēki, tās kopienas nāks, viņiem tie piedāvājumi būs jādod tur lūst vai plīst, tā kā būs interesanti. Un Kalnienas piemērs būs ļoti interesants tieši kā iedzīvotāji var. Mēs uz to arī gaidām no savas puses. Tas būs ļoti interesanti. Okay. Paldies, Inga. Turpinājumā tad mums būs Igaunijas pieredze. Hi, Nele. Hi, Nele. Do you hear me? Yeah? Yes, I can hear you well. Thank you that you can join to this meeting and share Estonian experience. I will give you a floor. Maybe you can introduce with yourself at start, and then you can share your presentation. Yeah. Good morning. My name is Nele Ivask, and I am working in Tartu Regional Energy Agency. I have been working here already almost 9 years. And basically from the beginning, I started with energy community projects. So I have been a project manager for well, several. I cannot say many, how many is many, but yes. So I have been cooperating with national level ministry regarding energy cooperatives and also municipalities, but I will talk about it in my presentation. Yeah, I just have to say that it has been very strange experience to see that Inga is talking, but everything in Latvian I try to understand, but no, nothing. No, only word battery was, and energokopien is also familiar for me. So anyway, I will try to share my screen. This is also always this tricky moment because we usually operate in teams and we share. But Zoom is, I think, much more simple. Just very shortly, I was telling about the funding opportunities in Latvia and in European level, and Inga was just explaining her experience, how she's going on with the establishing energy community in Latvia. So a lot of bottlenecks, a lot of challenges here. But we are moving very, very slowly. And yeah, by the way, the ministry yesterday approved the funding for energy communities. So we have green light. You have like some kind of national funding. It's modernization fund. It's the COVID money basically. So we have 70% support, and one project is 200,000 euros. No, it's the maximum. So woohoo! We have national money. Oh well, what can I say? That's just I envy to you. inform you. I really envy you because I think in Estonia there will not be a national grant. Yeah, but we have other options, I hope. What do you see now? Full screen, thank you. So everything, and does it also switch? Yeah. Now you can see me and Trea. Yes. Okay. Then it's
it's working. So, good morning, everybody. Just a small question. Inga, did you talk about anything Startsan or Enegratsi too? It's just No, I was No. focusing on Jelgava sample. Okay. Then I know. Yeah. Okay. Then I already introduced myself, so basically the main facts about me and TREA is here, but I'm not going to waste any time for that. So I was thinking how to, because it's lot of information, and I was thinking how to put it into sequence. So very briefly, I will talk about what are our starting points for energy community topic. Then I will talk about a little current state where we are at the moment. I will go right into the achievements and challenges, what we have achieved so far, and what are the challenges right now. Then we will talk about national level developments briefly, because there is not much to talk. Then we will talk about how our municipalities and energy communities, well, matching together, let's say so. And then I will talk about a couple of main ongoing energy community projects where I am involved, and these are all main projects, so I'm not going to talk about them all. But okay, let's start. Where we started, actually, the energy community topic in Estonia started in more serious way, 12 years ago, something like that, when there was a energy cooperative mentoring program organized by Estonian Development Fund. It lasted 1 year, and it was basically mentored program for energy community initiatives. 10 initiatives were selected. The point was that these should be like from very different fields. So these 10 consisted that from forestry, from apartment association, from eco village, there was a wind generator in a small island, and so on. And also then Development Fund provided the mentors from separate fields. And this was actually the starting point. It went quite well until it ended. So basically, they got all their plans done, all business plans, mentoring, and then when there was a time to like start actually implementing everything, then the program stopped. It was it has been estimated later that it was just too short, and then basically everything stopped. Some of them, for example, this apartment association, and I think one eco village was also who had some developments later, but basically then everything stopped. And then when I came to TREA, our agency, then I got the community project, which was the Interreg PSR project. And then this mentoring program, results were actually very good, like starting point for me. I contacted all those 10 and so on. We had very good opportunity to go on. So basically, for me, the topic started 2017, but actually it was 3 years earlier. But where we are now, yeah. So by now, we have 2 almost operating energy communities in Estonia, plus 5. These 5 are
from this facility funding. Those 5 didn't get money from the first round, but they are planning to apply for the second round. And they had to establish an energy community. And one energy community will be created very soon, I hope during a couple of weeks from now. Then we have established a regular national roundtable for energy community, which means that we are meeting regularly all energy community people from all different levels. We have members from national level, we have members from municipalities from all over Estonia, we have members from, I don't know, NGOs, we have members from communities and so on. Basically, all the levels are covered, and this is a very good network for all kind of energy community, let's say, developments or discussions and so on. And by now we have also a network of organizations who are very active at the field. Because when we started for several years, there was only TREA. And it was, well, we couldn't do everything, but now we have, I also listed them who are more active. Now we have a second or another energy agency in Estonia already almost 2 years. It's for Estonian Islands. Then Leader Union has been active. Then also Association of Estonian Municipalities and Cities has been active. Then I said Green Movement, Nature Fund, universities, and also Season NGO. So far, we have only solar energy communities. We don't have any heat or other activity or other technology. One of those facility applications was about biogas. So I hope that when they get funding, then they will. Now I will just check time. Usually when I start talking, then I can't stop anymore. And I also listed main challenges at the moment. These are the challenges for energy communities, like in general, but these are also challenges for municipalities. That still, despite of the fact that we have been organizing all kinds of workshops and seminars since 2017, there is still lack of knowledge. People don't know about it. And people are not used to cooperate in energy sector. Energy has been also always been like centralized, and they just don't think that they can cooperate also regarding energy. We have all kind of community movements. We have communities, active communities. They are, I don't know, dancing. They are making all kind of hobbies and so on, but no energy. And then we still have this lack of trust, or people are so individualistic. And for example, if we are talking about solar energy, then people ask, why should I do it together? I can do it myself. Yeah. And also, especially during recent years, but also earlier, some of the cooperative like entities, for example, some saving and loan cooperatives and so on, not the energy cooperatives, have become bankruptcy. So, and this is also something what has been developed, this mistrust, that all kind of cooperation, well, sooner or later somebody will get rich from there, somebody start to do something which is not very honest, and well, there is no trust. And this is about
more question during couple of years now that in some cases there is an extreme local opposition to renewable energy developments. It has also like a specific term already, it's wind farm wars. I don't know, do you have this in Latvia? But Ilvia wants to say something. No, of course we have. Do you Of have course, this? we have lot of NGOs who are fighting against wind farms in rural Latvia. So definitely, and we are very similar. We also have the same this distrust and individualistic approach as well. So I think very it's quite similar. Yes. yeah. It's just this wind wars actually have turned quite ugly during last couple of years. It's mainly because, let's say, one of our right-wing populist party has publicly announced that whenever it is possible, we need to stop all renewable developments, and then whenever there is a municipality where there is an agreement that there will be a wind park and there is this uh, meeting with community announced, then they bring from all over Estonia, they bring people there, and it is really, really ugly sometimes. So some municipalities have already cancelled all plans for wind parks because of that. Yeah. Then we have regulatory challenges. We have uncertain energy policy in general also. During last years, 3 years, 4 years, our government has done several decisions and change of directions that nobody knows anymore what's the next steps, because it can change. It's for energy communities, but it's also for big developers. Nobody doesn't understand anymore or are not sure what is the long-term plan. So this is one thing which is challenging, and this very fragmented and underdeveloped sea regulation, sea community energy, I mean, yes. I will talk about it a bit later. Then, of course, lack of money. Communities doesn't have money. Municipalities doesn't have money. Nobody has money. Then we don't have any support schemes so far, and at least from national level, we are not going to have, I think. And then technical main problems or challenges are that connection to grid can be extremely high because grid is full. And especially in rural areas, it's very often impossible to connect to the grid unless you are paying for the new infrastructure. There was a couple of years ago, somebody wants to install, I don't know, 20-30 kilowatts PV park, and he got, I think it was 12 millions, because there were no free grid capacities, and the principle is that the first one who wants to funds to add or wants to connect, then he has to pay for everything what is built there. And then, of course, this energy sharing, virtual energy sharing question, which in my mind, or I think that this is one of the greatest challenges at the moment and obstacles for energy communities. And also, we don't have good examples yet. So I will go on. Let's see the national level. Yeah. I think you all know that there is the two types of energy communities.
These are defined in Estonian law, which provides minimum legal foundation. I also copied here a fragment from RESCOP. RESCOP is Energy Communities Umbrella Association in Europe. They are assessing the transposition of EU law into the member states' law, and I just copied it here. It's from 2022, and I was thinking that it's maybe a bit old, but actually nothing has changed in Estonia regarding law. So it's quite relevant. I think for Latvia it's not relevant anymore. You see Latvia is here is yellow. Maybe you are now green already. I don't know. RESCOP hasn't done any new assessments, but we are definitely still in this red position, which means that so we have definitions, but we don't have any legal enabling framework. It should be there, which means that basically energy communities are acting under the law, under regulation, what is applicable to any kind of electricity or heat microproducer. So there is no like special regulation for energy communities. So no designated authority responsible for promoting, coordinating, registering, or monitoring energy communities. So we don't have any kind of energy community registry, and main support organizations are energy agencies like us and other NGOs, and also now already emerging energy communities. But it means that we are doing it, basically voluntary basis, and we are funded by EU programs or projects. It means that this activity is not stable. It's activity when we have money, nobody pays for that. If we have money, then we are working on that. But if we do not have money, projects end, then we don't have money for that anymore. And we already talked about it, that no any national grants or financial support or capacity building support from national level in Estonia. So basically this is the situation. Then we just got 1 month ago, we got approved our energy sector development plan finally. It has in Annex 1, which describes the actions. The main part describes the goals, and the annex describes the actions, how these goals will be met. And we have this energy community like chapter in Annex 1, which basically consists of 4 parts, which sets tasks for this community energy platform. This is the roundtable I talked about at the beginning. It has task to, develop models and create like information and so on. Then national level sets some task for themselves, like develop rules for monitoring community energy and removing those regulatory barriers. Then to launch guidance materials, to organize trainings, to support the capacity of local municipalities and so on. Then it has tasks for DSO, basically, which says that you have to cooperate with energy communities and create all kind of possibilities to share and so on. And then it has tasks for local municipalities. I was thinking that as
we are here mainly from municipalities, then let's see what our plan expects from municipalities. Energy community or community have to be foreseen and regulated in local energy and climate plans. Then municipalities should create an opportunity to consultations, which means basically local one-stop shops. Then municipality should create the opportunity for local involvement in renewable energy developments. Then also preventing energy poverty. Then, I don't know, this is strange, but here it is that organizing the workshop mentoring program to involve local communities. Then also making the roof and surfaces available for use for communities. Then create the energy community pilot project and creating like a clear image of local benefits and prioritize this energy community topic. So these are the expectations, but the real life is that the first sentence here is not like a challenge, it's the fact. I've learned during the years that almost everything depends on the person who are working for a municipality. I will talk about it a bit later, but the main challenges. So let's say that municipalities have to do all this, what we were just talking about, that municipalities don't have human resources. It means that no financial capacity to hire anybody, and especially in rural areas and in smaller municipalities, there are no people to hire, basically, who could do that. And it's very hard to bring somebody outside. So this is the problem. Then energy community topic drops between several desks. It means that our municipalities don't have like energy specialist position. As energy is not the municipality's responsibility generally, then there is no energy specialist position. It means that in some municipalities, for example, construction specialist, building specialist, working with energy communities. In some other municipalities, these who are working with climate issues or environment specialist. So and there is this danger that this topic can just be between all of them, and there is no like dedicated person who works with that. Then in some municipalities there is just not political will. It means that the council is not agree, they don't want to do it, or in principle they don't do it, and then it's quite hard to yeah. Sometimes local municipalities are caught between different interests. We were already talk about it. Then public procurement law restrictions are sometimes challenge. Then it's already, there's no energy related data for municipality buildings, and which is a bit surprising for me, it's that a lot of municipalities don't have like a real connection with their communities. There is a municipality and there are communities. So this is also a bit problematic. Then about the energy and climate plans. We have 78 local municipalities in Estonia. Approximately 60 have
energy and climate plans by now. Only 30% of them have at least mentioned energy community. Usually it's one sentence. And then 30% of this 60 have developed like a more some kind of measure to develop it or something like that. But it's trending upwards. It means that more municipalities are interested to add this topic into their energy and climate plans. I need to speed up because I saw that I'm already. Like I said, we don't have possibility to virtually share energy. We have only possibility to install only direct line, 6 kilometer radius, which is extremely expensive and usually not feasible. But this is something I know that municipalities would be really interested because in a lot of cases, municipalities already installed PV panels on their roofs, separate the buildings. And it happens very often that some of them are too big for this building. It means there is a huge surplus. And municipalities are very interested to share this surplus to another municipality building, which is maybe 200 meters away, but this is not possible at the moment. But we are really hoping that this directive, energy sharing directive, well, it's not energy sharing directive, but one article is about energy sharing. It will change something, and our Ministry of Climate has said that it will be at least partly adopted by 2028. Now I'm going to talk about these projects, which is a bit more practical, and which are the like main energy community projects. I would even say not only for me and for TREA, but it's for Estonia. This Easy for Rural project is from LIFE program, and this is actually also mentioned in this energy sector development plan. So there are a lot of hope here. Basically, it's like a twinning project between Spain and Estonia. We are doing the same activities. This is about solar energy, and main goal is to create energy community in each involved municipalities. We engage, or we have 12 municipalities involved in Estonia. In Spain, there are 22 municipalities. So, but we are doing all the activities like a mirror. Of course, all kind of trainings and guidelines and analysis and recommendations are also here, but I'm not going to talk about it. And it has been on already for 2 years. We are almost in the middle, well, a bit more than in the middle. And so far, you see that we have several Estonian partners. We have also Leader Union. We have this Association of Estonian Municipalities, University of Tartu, which is very important. I will talk about it later. Now we have already these like objects. We have these places where to create this energy community. I marked them all here in this map, but these are also different. Yellow ones are community. This is the project where I like discovered it or experienced it, that municipalities don't have very good contact with their communities. Because we, at the beginning of this project, we visited all the municipalities and asked, please, could you suggest which community we should approach? They didn't know. And thank God we have this Leader Union who has leader groups in every area in Estonia. And basically all those communities we have here, we got from Leader.
they knew, but municipality didn't. In case of some municipalities, they proposed their own buildings. These are the red ones. These are 2 schools and one like communal infrastructure. It means that all kind of sewage, water pumps, heat boiler buildings, and so on. So it means that several small PV parks on every like object. And what is like trending is that all kind of voluntary rescue firefighters, all kind of these centers are involved here, and this is also a bit connected to the trend that during last year. I think this is also in Latvia that all kind of crisis centers and security centers are very important and developing then, and energy communities can play quite a big part, especially guaranteeing the electricity supply for at least some time when something happens. So this is one direction we are like pushing right now because this is really needed. Yeah, this can be really good activity for energy communities. And now we have, I think that most of them I already covered, that they don't have very good cooperation with communities. Too early to talk about that the municipality can be also the member of energy community. Not gonna happen, at least for now. Then, yeah, existing cooperations. When there is already existing cooperation, it's much easier to create energy community already. And we probably have emerging funding opportunities leader program. Now leader program already, or one leader group already are developing the measures for energy communities in leader group, leader program. So we are not absolutely zero. We have something, I think. And also we have Startsan project. Inga knows about it a lot. Where we have 2 pilot communities. Very like one was already established. It was like really successful. Everything was there, what's supposed to be there. These are communities where members are citizens, local SMEs, and NGOs. And in both cases, municipalities have been involved from the beginning with the process. So, like ideal case is this Obinitsa energy community. And the other case is originally I wanted to write here that how was it? If something would go wrong, then it did, or everything would go wrong, it did, because it has been really, really tough from the beginning. But thanks to this, we have lots of lessons learned from there. Yeah. Despite of the fact that actually the original active group was and is very, very good ambitions, innovative municipalities involved, but nevertheless. But anyway, this PV park will be much smaller than we originally expected, but we hope to establish this energy community, I think, during a couple of weeks. Yeah. And go on with this step by step. And I think this is my last slide that, like I already told you, a leader program. I hope will fund energy communities in future. Then we are also hoping for this facility, European Energy Community Facility. I will have
meetings with the municipality of Tartu County next couple of weeks. It's 7 of them about net zero energy community concept. This is one activity we have in another project. Among other things, we are creating a green energy competence center for municipalities in Tartu based on TREA. So this will be one of our services for municipalities and energy community initiatives to support this net zero energy community creation. And I hope that these emerging energy communities starts operating very soon. So we will finally got our actually operating examples. I think that after that, the situation will be much better and we will have the followers both community-wise but also municipality-wise. Yeah, I think that also in case of municipalities, it just waits for the first examples. And then the situation will be much more optimistic. So thank you. Please, questions? Thank you, Nela. I think very useful information. And maybe somebody have a question. Yeah, Ilvija? Thank you, Nela. Very, very, very interesting and useful information. And I'm surprised that in this point Latvia is like a little bit, but still in front of Estonia, because first we have energy managers in each municipality. Okay, maybe in some cases it's combined or merged with some other tasks, but in general, especially in the big cities, we have. Then the second about data. Here I am surprised because, for Latvian municipalities, I think we have a lot of data from municipal buildings, and they analyze and can choose in which building to do some improvements. But you told that in the first slides you told that you have two energy communities, and then now you are saying that you don't have good examples. So I'm lost. Do you have or you don't have? In the first slide you said you have two. I can explain. I can explain. Yeah. I just wanted to say that this lack of data it's not about all the community or all the municipalities. In some municipalities it's okay, but there are a lot of municipalities, especially during this rural project, we've been asking, or some other project we've been asking building data, and they don't have it. They don't have it. Well, we are now in TREA, we are developing a monitoring system for municipalities exactly to to make the situation better. But about your question, we have this big Energiaühistu, Joosep, but they don't have this kind of project yet. They have one very small in Hiiumaa, in Ireland, but it's very small. It cannot be used as a good example. It's just too small and we have this Obinitsa. Obinitsa now, they just hasn't started operating yet. I know that right now they are already, I hope, building a PV station. We already have this building meeting, and at the latest by the end of March it should be ready. So they start operating, then we have example. That was okay. But then I have a question. Do you know in more detail how will you how in general in Estonia will be organized this sharing? How the buildings can share electricity?
Because in Latvia, in the beginning, it was planned, and I think according directive, it's planned that you can share kilowatt hours, no, or megawatt hours. But in the end, for example, in Latvia, we will not share energy, kilowatt hours, but we will share the euros, the money, what is left. How it's in Estonia, do you know I don't such know details? yet. Nobody Okay. knows. We have Nobody. discussed, well, not Okay. we, but I heard that there have been discussions, but as this is the matter of TSO mainly Yeah, and the national is. level, and no, they haven't confirmed anything. Okay, so you are in the same We level don't as know we. anything. Nobody Okay. knows anything about. Nobody knows. Yeah, we have the same. That's why we are pushing the first pilot, and then Inga is also doing great job. She is also pushing from municipality side. So we are as well only starting and trying to create some pilots. But thank you. Yeah, very interesting. Thank Inga. you, Inga. Yeah, I wanted to ask what is the situation in Estonia regarding solar panels? You mentioned that you are discussing that you could use these solar panels maybe for civil protection, that in case there is a power outage, that you could use these solar panels, that they would provide electricity. But what we see in Latvia is that we actually have to tell specifically in our procurements that if we want solar panels to be able to switch to this island mode, that most of solar systems which are installed in Latvia, they do not work. If the grid doesn't supply electricity, they do not work. And if we want to have this double use, that use it also for civil protection, we have to install a special switch, and we have to ask it in the procurement that in case there is no electricity coming from grid, that they would work in this island system. But what is the situation in Estonia regarding this? Because I think we would have to go to that direction. Yeah, I think the special switch is our case too, but I think that when we are talking about energy communities as this supporter or supplier, energy supplier for energy crisis centers, then we are not talking about solar panels only. We're talking about all kind of energy supplies. It also includes generators, for example. So because there is important is to got energy than to follow the renewable energy or something like that. So it's not only solar energy, but if it is solar energy, then it is also this switch you were talking about. Yeah. Thank you. Thank you. Any other questions? Then, yeah. In chat also that we have a questions. Okay, now then, thank you to you that Thank you you. can share this information. It's, I think, very great material for us that we can compare what we have in Latvia and what have we in Estonia. And you can be happy. You can be happy because it's much just better in think Latvia. about it that we are happy in this situation. Yeah. Yes, Yeah. it's true. Yeah. Thank you very much. Thank you. Andra, tu noslēdzi savu mikrofonu. Ok. Paldies, Silvija. Labi, liels jums paldies par to, ka jūs veltījāt laiku. Es ceru, ka jums tas bija ļoti noderīgi. Nosūtīšu jums arī mazu tādu aptaujiņu par to, kā tas bija pēc Lietuvas brauciena, kur jūs varbūt varētu atkal ieteikt savus ieteikumus, kas ir ļoti noderīgi. Varbūt jūs redzējāt kaut kādas arī iespējas vai vēlmes, ko jūs vēlētos arī šī projekta ietvaros. Un paldies arī Ingai. Manuprāt, mēs ļoti gaidām jūsu materiālu. Inga, Adriāna, Arijana, jā, es ļoti gaidu. Un tad es noteikti padošu arī ziņu par nākamām tam tiešsaistes mācībām.
Vai ir vēl kādam varbūt jautājumi noslēgumā? Varbūt tomēr radās kāds un ir kāds. Vai kāds komentārs vai ieteikums? Mihēlam, okay, Mihail is my partner. He was listening in the background. I just Ciao. want to mention about Michael, yeah, that he Hi. joined us today. Good morning, also. everybody. This is Michael. I have a little bit cold, therefore my voice is perhaps not the best one, but I try to explain my thoughts. Thank you very much for this very interesting event, for the very interesting presentations. Really highly appreciated. I'm representing the Heinrich Böll Foundation in Schleswig-Holstein in North Germany. And together with Ilvia, we are coordinating this work in Carniena with this pilot project. And I'm working also for the Technical University of Munich, also dealing with energy communities there from the scientific level, and also with the issues of energy poverty. And my question would be addressing or regarding to energy poverty. The European Union always stresses that energy communities are important vehicle and important instrument to address energy poverty and low-income households. So my question would be, what about the social climate plans in Estonia or the social climate plan? I know that Latvia didn't include energy communities in the social climate plan, but what is the situation in Estonia? That would be one question. And another question would be to Inga. As I understand, in the Latvian legislation, there's a provision which says that municipalities, if they are members of an energy communities, have to share 10% of the energy produced with low-income households and vulnerable households. So is this a relevant issue in your case, Jēkabpils and Jelgava, or not? And why, if not, why not? Yeah, does this law not refer to your situation? So this would be my questions, if possible, if I still get some answer. Thank you very much. Yeah. Okay, I think I will start then. Question about Estonia. No, we don't in Estonia. I'm not even sure that we have these social climate plans a lot, and we don't have this energy topic there. No. It's very, let's say, fragmented topic, energy poverty. A long time we discussed internally in Estonia what is energy poverty, because we had like several approaches, and no, we don't have it in our strategic documents. Yeah. Okay, thank you. Yeah, and I will continue maybe about these 10% for vulnerable groups, that in both our pilot projects, in Jelgava case, solar panels will be installed on the school, which is vulnerable group. And that means that 50% of the produced electricity will be used for the school where children and young people will study. And also in Jēkabpils case, there will be school generating electricity. And in case there is surplus energy, it will go to the sports hall. And the school is, again, that actually almost 100% of the energy which will be produced, it will be used to cover the electricity where vulnerable group, these students and children are studying. That is how it is in these pilot cases. But regarding energy poverty, how to solve it with energy community, it seems that this energy community is quite it's quite complex. And the problem, what we see and what I don't see how we can solve it, is that mostly the poor people and these vulnerable groups, energy poverty usually affects people which are most passive and have the lowest levels of education
And I don't understand how we can put these two together, because they will not believe us. They will think that they want to cheat them somehow and get some benefits from that. And but maybe we can think more and find solution for that. But I think it's very tough question. I think here comes this community aspect, and that in each community must be some community leader who have trust. And if this person has a trust from other people, they will rely and they will agree to join to energy community. At least this is what I see now in Kalniena, what is happening, that there is the leader and everybody is just know him very well, and they trust, okay, if he says that it's useful and there is some benefits for this, okay, we believe you, okay, I will sign, okay, I will give you I will give my electricity data for calculations. Only, and it's the same concept also in smart villages, what the Latvian Rural Forum is working. Everything holds on community leader, but it's a challenge for sure. I agree. Yeah, but basically, thank you, Andra, for your webinar. I think it was interesting and useful for everyone. Yeah, I would agree. Yeah. Thank you very much, Nele and Mihail, un liels paldies jums visiem, un tad es jums nosūtīšu arī visu informāciju background. I now try to put together all information and send you also if somebody have question or some quote about this seminar. Okay, thank you very much and see you in next webinar. Uz redzēšanos visiem, tikšanās citos. Paldies!